Praktiskais garīgums savu ceļu turpina pirms pacelšanās, pirms lielā sākuma. Vēl tev ir iespēja iepazīties ar to, kas un kā notiks šajā lielajā, garajā, pamatīgajā ceļā. Un tāpēc es tevi aicinu uz sarunu turpinājumu. Oktobrī mēs tiksimies ne tikai šajā aprējā galdā, kas ir kā analogs tam, kā norisinās praktiskās tikšanās šajā te lielajā ceļā, katrā blokā. Un būs arī vēl, turpināsim mēs ar 4 sarunām. Tātad pirmie 2 sarunu vakari būs par gribas spēku. Mana griba. Kas ir gribas spēks, kā šo fenomenu saredzēt, saprast, sajust, un kas ir tā griba. Un cik lielā mērā mana griba ir vai nav saistīta ar tā gribu. Un kā parasti ir ļoti interesanti pavērstieni, ir ļoti interesanti ieraudzīt, ka zem simbolisma, ko mums katram nosaka kāds vārds, apakšā patiesībā var būt ļoti daudz kas cits un pilnīgi pavisam kaut kas cits. 3. sarunu vakars oktobrī ir joprojām par to bērnu. Mēs jau sākām runāt par to, cik ļoti tas, kā mēs, kā bērni atnākam pasaulē, kā tas var palikt mūsu dzīvēs, un mēs reizēm pat nezinām un nesaprotam, kā es vai kā cits man apkārt atkal ir vienkārši tas pats zīdainis. Un, ja mēs to redzam un saprotam, mums ir daudz vieglāk un daudz vienkāršāk reaģēt vai nereaģēt uz kaut ko vai adekvāti, dzīvot adekvāti, reaģēt, un dzīve kļūst mierpilnāka. Un psihikas apjoms palielinās, lai tajā ietilpinātos dzīves situācijas. Un 4. sarunu vakars, par šo spocīgo rēgu, par misiju. Mana misija, mans dzīves aicinājums, kā to saprast, kas tas ir un kāpēc mums visiem liekas tik svarīgi to apzināties un saprast un atrast un piepildīt un aiziet ar to. Lūk, šie 4 vakari plus apaļais galds ir tas, uz ko es tev aicinu oktobrī, lai tu turpinātu iepazīt, kas tevi sagaidīja, izlēms būt kopā ar mani, ar Evu, ar dzīves elpu, citiem palīgiem šajā skaistajā ceļā, ko es tev piedāvāju, praktiskais garīgums jau novembrī. Laimīgi!